Kā jau solīju, jāieraksta maziņš video. Ko lai es saku? Tas sanāks dabīgāk nekā rakstīt gari un plaši un skatīties video ir daudz patīkamāk nekā lasīt un tur domāt, ko tas cilvēks to ir domājis. Šeit jūs redzēsiet, ar kādām emocijām es ko stāstu, šeit jūs redzēsiet, jutīsiet. Tātad, ko es ar to gribu pateikt, mēģināšu izskaidrot, varbūt nepārāk gari, bet tumākās 20-30 minūtes es domāju, ka es varēšu izpausties maksimāli saprotam priekš tiem, kas domā varbūt savādāk, tad viņi domā tā. Katram ir sava taisnība, ja? Un attiecīgi strīdēties ar vienu netaisos, nevienam pierādīt ar neko netaisu, tikai paudīšu savu viedokli tā, kā es redzu šo pasauli, kā es redzu, kā mums būtu jāturpina šis darbs, ko mēs darām gaismē mīlestībai. Tāpēc savu uzrunu sākušu ar vienu vienkāršu lietu, ar to, ko es savā laikā sāku jau kā apzināts gaismas darbinieks, kad es vispār sāku 4 gadus atpakaļ, 10. gadā, kad pirmo reizi uztaisīju černelī Gurantijā. Līdz ar to tad arī ļoti spēcīgi sāk pievērsties šīm visām lietām. No gaismas avota, kas Dieva prātā, lai gaisma plūst cilvēku prātos, lai nolaižas gaisma uz zemes. No mīlas avota, kas Dieva sirdī, lai plūst mīla cilvēku sirdīs, lai atgriežas Kristus uz zemes. No Dieva gribu zinošā centra, lai nodoms vada mazās cilvēku gribas, nodoms, ko meistari zinām, kam kalpo. No centra, kuru par cilvēci saucam, lai izvēršas mīlas un gaismas plāns un aizzīmogo durvis uz ļauno, lai gaisma un mīla un spēks atgriežas uz zemes un atjaunotās plānu. Tā bija lielā inovācija, tad tanī laikā tas bija ļoti aktuāli, patreiz mēs vispārībā to esam gan aizmirsuši, jo ir nācis daudz kas cits, daudz kas savādāks, bet tāpat laikā nemazāk svarīgs un nemazāk efektīvs. Tātad viens no galvenajiem momentiem, ko es šodien te gribu uzsvērt, tātad attiecības iekšējās grupās, tātad darba grupās, arī dziedināšanā no attāluma, dombiedru grupās cenšos vispār nepiedalīties diskusijās, jo tur klasiskā variantā, kā jau Aivis arī zina, visi cenšas tur viens par otru būt gudrāki, un es skatos, tas arī pārcēlies ir uz darba grupām. Diemžēl tāda ir realitāte, kāda es to novēroju. Es esmu uzklausījis vairākus cilvēkus no vairākām pusēm, un centīšos taisīt objektīvu viedokli, subjektīvu viedokļu vietā. Jo, kā labi mēs zinām, taisnība nav tur ārā, vai patiesība nav tur ārā, bet viņi ir kādreiz mūsos iekšā. Tāpēc mēģināšu saliekot faktus kopā, izveidot tādu vairāk vai mazāk ieteikumu, sekventualitāti, kurā mums vajadzētu mēģināt darboties un tādā stilā arī kaut ko sasniegt, lai nebūtu mums iekšējās dalīšanās, nebūtu iekšējo savstarpējo nesaprašanos un tā tālāk. Šeit mums labs piemērs tumšie. Viņi nekad necenšas pateikt, tu esi krūtāka tumsa nekā es, bet gaišajiem patīk, es esmu krūtāka gaisma, tu tur pelēkais, vai tur tumšais, vai tur vispārībā neko nemāk, es esmu krūtāks par tevi. Tāda tendence gaismas darbiniekiem ir, diemžēl esmu novērojis daudz un dikti, ne jau pirmo dienu es te darbojos un kaut ko zinu. Tātad es principā vairāk vai mazāk tomēr savā ikdienā praktizēju bišķi savādāk metodi, tā ir regresīvā terapija, un tur mēs strādājam ar katru cilvēku individuāli. Var strādāt kā semināros, es daru grupā, bet grupā rezultāts būs tik, cik viņš būs, jo tur strādā ar tādu domu, ka cilvēkam iedod tikai instruments. Instruments paņem, viņš var strādāt tālāk pats individuāli, un nevienu es uz adatas nesēdinu, tev jāatnāk uz 3 vai 4 vai 5 regresijām, lai mēs tur tiktu galā. Es vienreiz pastrādāju, uztaisam audio ierakstu darbam, cilvēks var mierīgi strādāt pats, viņam nevajag nekādas certifikāts, neko, viņš pats caur savu sirdi jutīs, kas ir pareizi un kas nav pareizi priekš viņa. Bet, šodien stāsts ir ne par to, bet par savstarpējām attiecībām. Tātad, lai nebūtu nekādu vispār problēmu, ākstīšanos un dalīšanos un tā tālāk, tātad, ko es iesaku? Es iesaku vienu vienkāršu lietu. Tātad, pa cik mums Aivis Vasiljevskis, tie, kas nezina, ir, savu veidu guru, viņš ir tas cilvēks, kurš mūs ir izvedis kaut kādā zināmā,
starta pozīcijā, kur mēs esam startējuši kā gaismas darbinieki, skaitot mūsu afirmācijas, meditācijas. Attiecīgi es uzskatu, ka visa šī vara un tiesības arī viņam būtu jādeleģē. Tātad par to noteikti, kurš ir tumšais, kurš nav tumšais. Jā, attiecīgi šī bija galvenā tēma. Tātad, bet arī ieteikums to, ka viņš to arī pārbauda caur savu tēvu Venti Vasiljevski, ja, tad, ja tiešām apstiprināts, ka tas cilvēks ir tumšais, delikātā veidā viņam to noteikti pateikt, ja, jo cilvēkam ir jāzina, bet kas pie tā būtu vēl jāievēro to, ka nevis kāds cits to dara un grupā un pēc tam publiski apspriež, vai viņš ir tumšais vai nav, un cik viņš labs ir cilvēks. Šeit atkal, kokam ir divi gali, kā te vakar kāds pateica, kad varbūt esot vairāk. Jā, monētai vismaz 6 puses, jā, bet kokam ir divi gali. Par malām var runāt daudz garāk un plašāk, tāpēc, kad ir šķautnes un malas un vēl kas, tur vispār var daudz un dikti izplēsties filosofijās, bet vai tas ir vajadzīgs? Bet jebkurā gadījumā, viena tātad šī te galējība ir tāda, kad mēs paši tā kā pamēģinām tad cilvēkam jau tagad teikt, ja, kad, redz, viņš ir tumšais, un tāpēc mēs negribam viņu, tāpēc mēs viņu tur izslēdzam no grupas ārā, izmetam, izbanojam, ja, tas, vai tas ir labi priekš tā parastā cilvēka vai nav labi, tas atkal cits stāsts. Un otra galējība to, kad tas cilvēks, protams, viņš ir pārliecībā, ka viņš nav tumšais, jā, viņš pārliecībā, ka viņš ir gaisma, ja viņam kāds ir pateicis to, un viņš, protams, cenšas tā kā apbižoties uz to, ka viņu kāds ir pa tumšo nolicis. Protams, viņu arī var saprast, jā, bet pirmkārt cilvēkiem tiem, kas reāli ir, varbūt pat ne tumšie īstenībā, varbūt tāpat kā man, teiksim, ir kaut kādi tumšas eņģeļi, un attiecīgi kaut kādā konkrētā brīdī viņš nevar piedalīties grupas darbā, jo caur šo cilvēku visa grupa var dabūt foršu bliezienu. Tas pirmkārt visiem ir jāapzinās, un to es arī tagad apzinos, jo caur mani visus bliezienus, ko vajadzētu dabūt man, pa cik man izrauts gabaliņš no kādām matricām, jā, visus bliezienus, ko man vajadzētu dabūt, jūt mana sieva, es pats viņus nejūtu, protams, varbūt arī fiziski. Teiksim, nesāp un tā tālāk, bet viņi jūt, un viņai tas ir, teiksim, diezgan nepatīkams moments, un arī fiziska veselība tā ir, no tā jau ir, teiksim, cietus. Tāpēc māku teikt jau, negluži varbūt ne no savas pieredzes, bet pat cik mēs esam viens vesels ar manu sievu, tad arī jāsaprot to, ka mums grupā ir tieši tas pats, ja mēs visi strādājam un kāds ir tumšais, gribat jūs to vai nē, jo tas citreiz ir tā, kad es esmu, teiksim tā, arī piesakās darbam. Cilvēks darboties, sieva jūt, ka viņš ir tumšais, jā, viņš saka pārpras aiviem, jā, viņš saka, jā, ok, Džeks ir T3. Viņš saka, davai strādājam. Es saku, pagaid, es te painteresēšos, kas un ko, uzliekam viņam kristālu. Un mēs saku, ok, tad mēs varēsim strādāt pēc tādu un tādu laiku, sakarā ar to, ka tu esi tumsa. Es viņam atklāt, vienkārši nebaidoties pasaku, tu esi tumsa, ja? Tāpēc mēs te mēģināsim tevi, kā sacīt, transformēt bišķiņu, un tad attiecīgi mēs arī strādāsim ar regresiju. Ja? Tikai cilvēks, ok, paldies par informāciju, ja? Jo pieņēmu, viss kārtībā, es kontaktēšos ar jums tur pēc tāda datuma. Redz, cilvēks normāli to uztver. Ir cilvēki, kas uztver, kā tad es? Mēs saprotiet, mīļie, nevar tā uztvert, jāpieņem, jo tas, ko mēs domājam un kas ir īstenībā, ja? Un kas ir patiesībā, tās ir vēl dažādas lietas, un realitāte vispār tas ir kaut kas šausmīgs. Jo vārds sadalotas pusēm jāsāk, re ir atkārtojums un al ir viss, ja? Tad visa atkārtojums. Jūs iekšējās pasaules ārējais atspoguļojums, tāpēc arī skat vakar bija meditācijā vārds absolūtā realitāte. Es gribētu tomēr šo vārdu pārdēvēt par absolūto patiesību, jo šis vārds arī izsaka pats pa sevi visu, kad mēs viņu sadalām uz pusēm, tad mums arī sanāk patiesība, tātad patiesība, ja? Realitāte vispār kaut kāds murks ir, tas pielīdzināms varētu būt vairāk ilūzijai nekā īstenībai, kas ir, teiksim, pa vidu, ja? Un nekā patiesībai, kas vispār ir patiesība. Tāpēc šeit arī jāsaprot viens. Nākamais moments var, protams, gari un plaši izplūst, jebkurā tēmā, es centīšos vēl samazināt šo laiku, jūsu dārgo laiku. Nākamais moments ir tāds, kad tik līdz, teiksim, ir uzticēti tiesības, ja kādam būt konkrēti noteicējiem par to, kurš tad ir tumsa, kurš nav, kurš viņam pateiks un kurš nepateiks. Tātad arī šis te grupas līderis, teiksim, šī gadījumā varētu būt Aivis, jā, viņš, teiksim, izmantojot arī militāro pieredzi, tāpat ir 5 punktu pavēli, ir tāds punkts, jā, ar manīm kaut kas notiek, nākamais pēc manis galvenais ir, teiksim, Jānis, jā, pēc tam būs tur Olga, pēc tam būs Ilze, es tikai piemēram saku, nevajag uzreiz uztvert burtiski šos vārdus, tie kā piemērs. Tad attiecīgi nosakās, teiksim, chain of command, jā, komandu ķēde.
Attiecīgi mēs tad zinām, ja, kurš ieņem galvenā vietu, kurš ir tiesīgs kaut ko vispār runāt un noteikt. Ja, jo tāpēc, kad ja mēs visi sāksim te uz savām personīgām ambīcijām visus banot mest ārā un tā tālāk, tad droši vien kārtības nebūs. Tad nākamais moments, ja, atkal grupas galvenais cilvēks nosaka iekšējo un ārējā perimetra sargus, ja, divi cilvēki, kuriem ir vēlams, ka viņiem ir spējas, ja, ka viņi jūt kaut ko smalkajā plānā, redz un arī bišķi kaut ko no šīm lietām saprot, ja, kas grupas darba laikā var pieskatīt, ja, kas tad notiek ar visiem grupas darbiniekiem, ar katru atsevišķu un vispār kopumā. Un otrs cilvēks var pieskatīt, kas notiek ārējā faktorā, līdz ar to tad arī teiksim, viņi kontrolē situāciju pilnībā. Ja, pieņemsim viens vadītājs, viņš vada, viņam vienlaicīgi jākontrolē, kas notiek tur, ja, kurš dabū iekšā, kurš no ārpuses uzbrūk, kurš no iekšpuses kaut ko mēģina tur sačakarēt visu sistēmu, atvainojos par franču valodu. Līdz ar to tad arī, tad ir, uzdevums sadalīt līdz ar to kvalitatīvāk. Ir tieši tāpat, kā, es darbā strādāju par pirtnieku, ja, mēs varam cilvēku nopērt, viens pats cilvēks var nopērt, ja, vienu cilvēku, ja, un var divatā nopērt, mainoties, respektīvi, ja, un līdz ar to viens per uz beigām jau nebūs tik kvalitatīvi, jo cilvēks piekūst, es piekūstu, ja? Bet ja mēs param divatā, mums, ir iespēja atpūsties un tā pēršana būt gan garā, gan arī kvalitatīvāk. Tad patās jebkurā citā lietā. Ja, kur iesaistīts kaut kāds tomēr darbs, jo enerģētiskā prakse, viņa tomēr arī paņem enerģiju, ja, viņa paņem spēkus un cilvēki piekūst. Un tas ir normāli. Un tad, kad tu piekūsti, tu kļūsti neuzmanīgs. To ir arī noteikti visi pamanījuši, ja, kad var tā, piekūstuši cilvēki var palaist garām kaut ko tīri, tāpēc, kad, uzmanība zūd, nav 100% koncentrēšanās un tā tālāk. Tas viss, protams, ir atkal diskutējums jautājums, bet konceptuāli tāda ir ideja. Nākamais punkts. Tātad ļoti vienkārši, ja? Tātad neviens nevienam nepārmet, nemēģina tur tagad izdomāt kaut kādus savus variantus, ja? Kaut ko. Un, protams, kad būtu vēlams arī tāds variants, kad šeit ir interesants moments. Ja kāds kādu grib uzaicināt, protams, visi vesošie biedri, tur varbūt kaut kādu pārbaudīt, vēlreiz uztaisīt, iziet cauri, pat cik Aivim te bija tāda, maza interesanta lieta ar tumšajiem, neizslēdzu, kad kādam citam vēl arī tā var būt. Līdz ar to tad arī, visus grupas biedrus vēlreiz pārbaudīt, ja, un kad, ja kāds grib kādu jaunu uzaicināt, tad attiecīgi mēs, viņu jau pirms pieaicināt, kāds vienkārši iedodam viņu uz pārbaudu, un tad uzreiz mēs zinām gaišais, viņš vai tumšais. Protams, attiecīgi. Bet atkal pats galvenais mums ir, kas, ja cilvēks ir arī tumšais, viņš vēlās un grib un dara, iet uz gaismu, tad, protams, kad viņš to var darīt, un mēs tikai tādus varētu apsveikt. Tāpēc šajā gadījumā varētu arī uztaisīt tā, ka uz doto brīdi mums ir sanācis tā, ka mums reāli ir 3 grupas, no AIV grupa patreiz it kā nedarbojas, tur nekas nenotiek, bet ir, mums ir 2 grupiņas, visi labi zina kāds, es negribu saukt vārdus. Tas būs diezgan pretīgi, ja iejauksim uz individuālu veidu, bet katrs padomājot un apsveriet un paskatāties jūsu sniegumu un gūmu. Tātad mums ir 2 grupas, ja, bet tām grupām varētu arī dot šo sekventualitāti tādu, ka viena ir pamatgrupa, kurā strādā tiešām pārbaudīti cilvēki, ja, kur ir visi gaisma, kur nav tā, kad ir vājākais ķēdes posms, un caur to ķēdes posmiņu visi dabū iekšās, pēc tam viss brīnās, kāpēc kaut kas tāds ir noticies. Ja. Un otra grupa ir tāda, kas pieņemsim strādā, bet tur varbūt arī kāds ir, kurš ir tumsa, bet nevis tāpēc, lai tur viņi apbežot, ka viņš ir tums un atdalīt, bet tāpēc, lai pārējie neciest, jo tā tomēr ir atbildība. Atbildība ir tāda lieta, ja, kad nevis tā, ka tas ir kaut kas tur par ko soda, bet atbildība par to, kad es apzinos, ko es daru, un līdz ar to, kāpēc manas rīcības, darbības vai bezdarbības dēļ kādam citam jācieš. Ja, tad jau zinām, ka viss atgriežās. Karmiskie likumi strādā arī uz mums, arī mēs te dzēšam un transformējam visu karumu, bet tikai to, ko mums radīšu tums, ja ne jau, ko mēs paši apzināti sastrādājam, varbūt arī neapzināti, bet nezinot, jo, kā tumšie laikam izdomājuši, ja, nezināšana neatbrīvo no atbildības. Līdz ar to tāds interesants moments, kad, mums ir tad jāizplāno, jāizdara, tad atkal šis varētu gulties uz viena cilvēka pleciem, jo, kamēr mēs neesam tik augstā līmenī vispār kā tādi, tomēr mums vajadzētu paļauties uz šīm piramidālajām sistēmām, kur ir vadības, ja, kur ir kaut kāds galvenais. Protams, ka normāli ir aplī un nav neviena galvenā. Tieši tāpatās kā šeit nobīdīšos bišķi no tēmas, ja varas struktūrā, ja ir demokrātija, tur ir balsu vairākums,
Jā, teiksim, ja vēlēšanās, jeb kaut kādā vienkārši projektā vēl kaut kur tātad cilvēki balso vieni par, otri pret. Tātad tas pilnīgs sviests ir, tas vien ir vārds demokrātija, demons ir ļoti līdzīgs pēc savas saknes, un demos grieķu valodā bija tur tautas gribu un tā tālāk, bet tas viss ir ļoti retoriski. Attiecīgi, jā, tad šeit nedrīkstētu būt, arī tas nevis nedrīkstētu, bet šeit būtu jābūt tādam vienkāršam faktam, kā 100% par. Ja? Tātad visi ir par un nav neviena pret. Tas ir pirmais, kā vajadzētu būt. Ja? Nu, tas, kā līdz tam nonāksim, tas ir cits stāsts. Un attiecīgi tātad, ja? Un tad, kad kāds kaut kādu savu darbību vai priekšlikumu izvirza, tad attiecīgi tātad viņš arī balstās uz to, ka kalpojot gaismai, pēc savas pārliecības un uzskatiem, kalpojot saviem tuvajiem un mīļajiem, un visaugstākām kosmiskām radītājiem, ja, es izsaku šādu priekšlikumu, tātad mēs, un tik līdz, teiksim, viens nav par, tad viņš arī neaiziet, ja, jo demokrātijā, tur ir, teiksim, ja 55% par un 45% pret, ja, tad, protams, 55 uzvarēs, bet jūs kādreiz esat iedziļinājušies idejā, mana balss ir pielīdzināta balsī bombzim, prostitūtei, zagalim, narkomānam, un viņi ir vienlīdzīgi ar mani. Bet es atvainojos, jūs vispār saprotat, ka jums ir ieskapēts tāds vienkāršais, nedušiem, ka jūs saprotat. Ja, kad viņi arī ir cilvēki un viņi tiesības, bet kurš viņiem vispār lika izvēlēties, kļūt par narkomāniem, prostitūtiem un tā tālāk, kur viņu brīvā griba. Tas arī par brīvo gribu ar slidens jautājums arī varētu novirzīties vēl tālāk no tēmas, to arī šodien neaizskaršu. Attiecīgi, ja, tad vienkārši domājam, ja, kad mēs vienmēr esam tikai par, bet tikai apzināmies to, kad visām lietām ir cēloņi, ja, tad, kad mēs esam par kaut ko, un tad visam arī būs sekas. Ja mēs kaut kur tagad kādu, teiksim, nezinu, mēs negribētu teikt apmelojam, bet varbūt mums ir aizdomas, ka tas cilvēks ir sliktais, bet tumšais, tāpēc, ka mums likās, ka viņš tur tā uzvedās slikti, ja, bet tas neko nenozīmē. Nozīmē tikai to, ka jums ir varbūt kaut kāds personīgs antipātijas. Tāpēc, teiksim, tādā demokrātijas principā šis te balsu vairākums man šķiet vispār ir amorāls pēc būtības. Ja, un, teiksim, šeit arī kaut ko tādu ieviest, tas būtu muļķīgi, ja, bet ir aplis, kurā būtu, teiksim, visi vienlīdzīgi, un kaut kāda lēmuma tiek pieņemta, ja, tad visi arī balso par. Teiksim, šeit labs piemērs, starp citu, tie, kas varbūt kādreiz nav redzējuši, bet, tā, teiksim, piemērs aizdomāties un paskatīties ir Nikitas Mihalkova filma 12. Tur ir labs piemērs par šo te principu. Tur ir tiesa sistēma, kurā visiem it kā jābūt par vai visiem jābūt pret. Ja? Tur no sākotnējā vienas galējības, kad visi it kā par un ir viens pret, beigās aiziet līdz tam brīdim, kad visi ir tā kā pret un viens ir par. Tāpēc, teiksim, bet tur ir viss tas ceļš, kā viņi līdz tam nonāca un kāda tā filozofija. Un līdz ar to, tad, te katram ir vienkārši tēma padomāt, jo es nevaru, teiksim, garantēt, ka mēs visi domājam vienādi. Mēs visi domājam katrs savādāk, jo tāpēc, ka katram savu pieredzi, mēs esam izgājuši dažādas dzīves. Teiksim, kas mani vieno Raivi, ja, visdrīzāk noteikti tas, ka mēs vienā no savām dzīvēm esam bijuši vienā organizācijā ar nosaukumu Mananerba. Tur mēs laikam esam labi pastrādājuši, tā, tumsas labā, bet tas atkal cits stāsts. Tāpēc šajā, teiksim, jautājumā tur būs, teiksim, kādreiz varbūt ar Aivi mums, tā kā jau mēs bišķiņi vairāk būsim attīrījušies, bišķiņi jāapsēžās un jāizrunā, varbūt arī man viņš jāizved atpakaļ tur un jāizpēta tās lietas, ko mēs tur vēl esam izdarījuši un varbūt kaut kas arī noderīgs mums. Par to es esmu bišķiņi arī karmiski dabūjis atpakaļ, to es taču zinu, jo ir bijuši precedenti. Bet, katram savs ceļš ejams. Tāpēc šeit mēs saprotam to, ka mēs visi domājam dažādi, un katrs uzskata, ka viņiem ir tā viņa taisnība un tā tālāk. Un tas arī viss ir normāli, galvenais viens otru neizslēdzam. Ja? Un te, teiksim, pat cik es arī teicu, tur minus 20 pusstunda, lai gari neizplestos, mēģināšu tad vēl pašās beigās pastāstīt par to, redziet, kā ar terminiem, nevis termiņiem, bet terminiem, ar terminiem manipulē cilvēku un principā var ieskapēt jebko, ar jebkādiem variantiem. Ja? Teiksim, sāksim ar vienkāršāko salīdzinājumu, ja? Kad, teiksim, ja pieņemsim ministru kabinetā, jeb saimā, ja? Diskutē par to, vai mums ir pilsētā vajadzīga armijas daļa. Es pat cik 20 gadus nodienēju, tā tēma nav tā, kad viņa vairs ir tuva, bet tas tā vēl grozās bišķiņi.
Un tad, lūk, šī jautājumā viens deputāts tāda stāstīja, ka cik baigi labi būs, ja mums būs armijas daļa, tur būs, 300 cilvēki, kuri tur pa brīvdienām un vakaros varēs iziet ielās, tur palīdzēt satīrīt ielas un sakaut pilsētu un daudz ko varbūt palīdzēt vēl, cik tas viss būs baigi forši, Un tad tāpat laikā otrs deputāts pieceļās saka, bet jūs zinat, mīļie, mani dārgie deputāti, tad, kad pienāks vakars un tiem karavīņiem nebūs ko darīt, un tad attiecīgi viņi, tad ies kaut kur uz bāriem, uz krogiem, tur sāks lietot alkoholu, sāks kauties, tur kaut ko sadauzīs, tur skatlogus, tur varbūt vēl gājējiem uzbruks vai vēl kaut ko, līdz ar to, tad vai mums ir vajadzīgi. Un tad visi domā, it kā redzat šeit sākotnē informācija vienāda, bet viņi var pasniegt dažādi. Tāpēc vienmēr skatāmies, tas arī attiecās uz masmēdījiem, un šeit ir īpaši uz to, ko mēs katrs sakam, jo princips viena tante teica, viņš var balstīties uz to, ka, jums teica, jūs noticējāt, un tad jūs domājat, šī ir patiesība, es tagad varētu uz tā pamata. Tad priekš manis vispār jebkas, pat man eksistence ir tikai versija, jo kamēr 100% neesat pārliecinājušies par to, kas un kā, tā ir tikai vienīga versija. Protams, daudzi oponēs tam un tā tālāk, bet tāpat laikā es savādāk to nevarētu nosaukt, jo tāpēc, kad kamēr mums, nav 100% sapratnes un skaidrības par to, kas un kā un kāpēc, mēs tā gluži nevaram pateikt, ka tieši tā ir vienīgā patiesība, un nekā savādāk. Tad nākamais ar vienkāršām lietām ikdienā manipulē. Cilvēki ikdienā lieto terminu, braucam tur uz dienvidiem, tur silti ir būs. Bet patiesībā iedziļināties konceptuāli, it kā tā ir patiesība, it kā tā ir, ka braucot uz dienvidiem kļūst siltāks, bet līdz zināmam brīdim un no zināmas vietas. Ja jūs atradīsieties ekvatoru otrā pusē, attiecīgi jūs pateiksiet, braucam uz dienvidiem, tur siltāks, pieliks pirkstu pie bieži, pateiks, tu vispār domā, ko runā, Tāpēc šeit termins ir, bet visi ir lielā pārliecībā, ka, braucot uz dienvidiem ir siltāks. Līdz zināmam brīdim tas tā ir, bet kaut kādos citos apstākļos, ir savādāk. Tāpēc vienmēr ir aizdomāties par terminu. Tāpatās kā, lieto Latvijas armija. Nav Latvijas armijas. Armija ir konkrēti cilvēku vienības lielums, tāpat kā rota, tāpat kā bataljons, tāpat kā brigāda, divīzija, tāpat ir armija. Nav nekad Latvijā kopš 91. gada atjaunotās bruņoto spēku sistēmas nav bijis armijas, tas vienkārši, bet cilvēkiem šis vārds asociējās ar to, kad ir armija. Armija vispār ir sauszemes spēku vienība, jūras spēkus nevarētu saukt par armiju un gaisa spēks arī nē. Tas atkal tāds piemērs, bet tieši tas pats ir uz daudzām citām lietām, tas viss ir ļoti konceptuāli. It kā ir foršas lietas, ko runā, bet tepat laikā, ja iedziļinās, tad pēc būtības tie ir mēli, Tad es pēc savas būtības tik un tā vairāk vai mazāk esmu slāvu āriešu kultūras piekritējis, Tātad tie, kas ir, zinat, kad ir pazemes civilizācija ārieši, bet, ir runa par to, ka vispārībā 5. rasa ir ārieši kā tādi, un slāvi, ir slāvi un ārieši, bet īstenībā mēs esam viena tauta, un pēc visām fiziskām ārējām pazīmēm mēs vispār slāvs esmu, nevis ārietis. Tāpēc, es esmu arī šīs kultūras pirti, un arī katram, kam ir vispār interesanti pati konceptuāla ideja, var, ieteikt noskatīties Sergeja Strižaka Igri Bagov. Ir vesels seriāls, vienkārši elementāri atcerēties, igribogov.tv, varat apskatīties tur daudz serijas, bet tiešām ir interesanti, kā mēs ar Aivi runājam. Varbūt, ka tur nav viss 100% patiesība, varbūt kaut kas ir sagrozīts, samainīts, bet tāpat laikā tas dziļums, domas un tas redzējums, kas mēs esam un kur mēs ejam, viņš ļoti atšķirās no kristietības, viņš ļoti atšķirās no jebkuras citas reliģijas, un to, ka tā ir tomēr veidiskā kultūra, un to, ka tomēr šī te slāvu valoda ir viena no senākajām, jo, ja mēs iedziļinamies to, kad ir, azbuka un alfabēts, tad alfabēts arī radās no alfabeta, gamma un tā tālāk, bet azbuka no azboga vieda, gлаголя дорабош, to ir жизнь. Līdz ar to, tad tur arī, Kirils un Mefodijs bija tie, kas, bišķi izkraupļoja, nevis vispār radīja Krievu alfabētu, bet azbuku, līdz ar to tur atkal skaisti Krievijas vēsture ir sagrozīta, saķīmiķota tā, ka, viņi paši netiek skaidrībā, un, protams, daudz tagad cenšas oponēt un teikt, ka tas viss ir muļķības, ka tās ir Kremļa kaut kādas tur mēģinājumi atkal ieskapēt, ka Krievija ir slabākā.
Bet, nu, protams, visi esat dzirdējuši, gandrīz visi, teiksim, 19., 18., 17. gadsimta un 20. gadsimta lielākie, populārākie gaišeļi. Varbūt viņi pat nav gaišie, varbūt viņi bijuši pelēkie vai pat tumšie, bet tik un tā viņi ir paraģojuši to, ka Krievija būs tā, kas nu, tā kā izvilks mūs no visa šī te ārā, kas te ir, un Krievija būs tā, kas vadīs pār pasauli. Nu, valdīt arī, teiksim, krievu valodā, jā, vladēt, tas nenozīmē, jā, kaut ko, teiksim, būt īpašniekam kaut kam, jā, vladēt, это как ни крути, все быть в ладу, tātad būt saskaņā, tātad, lai tev kaut kas pieder, tad tu esi saskaņā ar kaut ko. Bet, nu, protams, mūsu valoda ir mazliet jau pacietusi arī no reformām un tā tālāk. Protams, kad, ja mēs pieņemsim, teiksim, saskatām daudz līdzības, teiksim, tāpatās ar šo te saikni, kas ir rā, sākotnējā gaisma, ja, teiksim, arī mums ir varavīksne, ja, tur arī iekšā ir rā, saulē, nu, diemžēl, kad, nu, nav, un arī krievu valodā tā kā nav, tāpēc, ka tur solo iekšā, ja, tad viens, bet ir daudz dažādas lietas, kas mums, teiksim, nu, kā vieno, teiksim, ja pieņemsim slavāriešu kultūrā ir iemiesots dievs, ja, tad mēs uzreiz dzirdam, ja mēs dzirdam latgaliešu valodā, tur tā kā ir nu, gandrīz tā kā starp es un tad mēs saprotam, ka šeit ir vistiešākā saikne. Un tāpatās arī par Baltiem. Es to vienmēr esmu gribējis pateikt publiski, un arī daudzreiz esmu daudz kur uzsvērs, bet viss ir ļoti vienkārši. Ja Herodots rakstīja, kad Baltijas jūras kā tādas nebija, bija Vendu jūra, no kā mums palicis Venta Ventspils, tad arī jautājums, no kurienes radās Balti. Bet ja mēs saprotam to, kad vārds rasa ir balts, un vispār pēc būtības sākotnēji tas ir radī asaf, stranī asaf, ja, tad balts un balti mēs varam ielikt vienādības zīmi un saprast, no kurienes radās vārds Balti. Un tāpēc, teiksim, teikt, ka tur kaut kādi tur senlatvieši kā tādi, nu tas arī smieklīgi, tāpēc, ka Latvija vispārībā, nu, teiksim, konceptuāli kā tāda parādījās 1918. gadā, un 1920. gada Latvijas un Krievijas miera līgumu no abām pusēm parakstījuši ir ebreji, nu, tas arī bišķiņ smieklīgi, bet, nu, fakts, tas ir pierādīts, tie nav kaut kādi izdomājumi, vienkārši elementāri fakti. Nu, un līdz ar to tad arī, teiksim, mēs saprotam to, ka mūs tā cenšas skaisti iebraukt, un tad runāt par senču lietām, jā, par dievturību un tā tālāk, tas viss ir baigi labi, jo pērkons un peruni ir viens un tas pats, jā, māra arī ir slavāriešu kultūrā un daudz citi dievi, jā, teiksim, līdz ar to tur, teiksim, mēs saprotam, ka mums ir vienas un tās pašas saknes, un tur nav savādāk, ka mūs nemēģina kāds sadalīt. Tāpēc, teiksim, jau šī sākotnējā līmenī, protams, ka šī grupā daudz to saprot, un tā es tikai, teiksim, kā pie vienām lupatām to gribu pateikt, bet tāpat laikā mēs saprotam to, ka šeit ir tas moments, ja, kad te mūs cenšas sadalīt, un tieši tas pats, tagad tā mēs atpakaļ smuki pārlecam pie mūsu sākotnējās pamatējums, un tieši tas pats notiek arī mūsu grupiņās, ja, kad principā pēc idejas ne jau mēs te kā gaismas būtnes te mēģinām kašķēties un dalīties, bet, protams, tas ir tumsas, teiksim, pirkstu darbs, ja, viņi kaut kur ielec, iedod kādam kādu ideju, pasiež kādu domiņu, ja, kādu, teiksim, drusciņu, un no tā jau mēs uzkurinamies, un līdz ar to tad arī nodaram viens otram pāri, apbežojot, apvainojot. Protams, ir labi, ka cilvēks var pateikt, ja, kad es esmu tas, un es varu pateikt jebkuram acīs, es arī varu pateikt acīs, tāpēc es nerakstu, es taisu video, es jūs skatos arī kur acīs, un runāju šīs lietas, es nebaidos no tā. Es nebaidos pateikt, ka es esmu gaismā, un arī būšu gaisma, ja, lai izrādīsies, ka es esmu tumšais, es tik un tā strādāšu, lai būtu gaisma, ja, un ja vajag, es atdošu savu dzīvību, jebkurā brīdī, lai gaismas pasaulē tātad būtu daudz vairāk gaismas, un gaisma uzvarētu pār tumsu, jo, nu, mēs labi zinām, ko dara daudz citi cilvēki. Viņi iet iekšā tumšā istabā, ja viņi mēģina izslēgt tumsu, un, nu, konceptuāli tas nav vienkārši reāli, tas pat ir smieklīgi, bet tā vietā, lai ieslēgtu gaismu, ja, un tad iedomājieties, ko tums var izdarīt gaismai. Nu, ja mēs ņemam, teiksim, vienkārši elementāri fiziskos principus, ja, ko tums var izdarīt gaismai, tad pēc princips da neko. Protams, kad šī sistēma ir bišķi sarežģītāka, un viņi tomēr var izdarīt, ja, bet nevis tā, kad viņi tā var izdarīt, bet viņi vienkārši var mūs piemānīt, un mēs paši to izdaram. Tāpēc mēs vienmēr filtrējam, domājam līdz, kāda informācija mūs ieplūst, ja, un kas no tā izriet.
šeit es gribu tikai uz atvadām pateikt to, ka, ja esiet gaismā un arī no sevis izdaliet gaismu, un tad jau viss agri vai vēl, teiksim, mums vairs vispār tumsas nebūs, jo vienkārši mēs ieslēgsim gaismu visur un nebūs pat ēnas, un viss būs labi. Tāpēc, teikšu kā reiz, mums ir pusstundiņa. Tie, kas skatījās, paldies. Tāpēc, lai jums jauka diena, lai gaisma un mīla un spēks ir ar jums.